Sirds sarunas ir atbalsta centra Tilts un Latvijas Kristīgās alianses bāriņiem organizēts sarunu cikls par ģimeni, bērnu un attiecībām. Sarunas no sirds un par būtisko. Labdien, mīļie draugi, sekotāji, klausītāji! Mani sauc Dace Rence, un šis ir kārtējais sirds sarunu ieraksts, un šodien mans viesis ir Rūta Kārkliņa. Rūta, mēs jau ar tevi un tavu vīru Kārli esam tikušies pirms pāris gadiem, bet šoreiz mūsu sarunas tēma būs līdzīga, bet nedaudz cita, jo tavā dzīvē noticis kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Un tu esi tapusi par rakstnieci, par stāstu autori, un patiesībā es šo sarunu ļoti, ļoti gaidīju, un es saku tev milzīgi paldies, ka tu piekriti. Es zinu, ka tas tev nebija viegli, bet paldies tev, sveika. Sveika, Dace. Mīļš, paldies par aicinājumu. Jā, nu kā tu pati pastāstītu par sevi, Rūta? Kas tu šobrīd šinī tavas dzīves posmā esi? Nu, laikam tas veids, kā es par sevi stāstu, ir diezgan līdzīgs jau 11 pēdējos gadus savas dzīves, jo es esmu sieva, es esmu mamma, pilna laika mamma, un nu jau man gadi nav stiprā puse, tā kā tas tāds vienmēr tāds plus mīnus, bet kādus 7 gadus auģu mamma, 6 gadus auģu mamma. Tā ir bijis jūsu pieredze, jā. Un cik ir pagājis kopš tavas grāmatas, ellīgi skaisti noslēpumi, kas mums stāv šeit priekšā, dzimšanas, iznākšanas? Nu, viņa jau sāka dzimt jau pirms vairākiem gadiem, tad, kad pamazām tapa stāsti, bet tādā nokomplektētā versijā, šādā skaistā formātā decembrī viņi iznāca. Un tad pavērās tāda pavisam jauna lapas puse arī manā dzīvē. Nu, ar ko viņi ir jauna? Vai tu vari iedot tādu nedaudz ieskatu, vai tava dzīve kaut kā ir mainīsies, un ko tev tas nozīmē? Nu, ir ļoti interesanta jauna tāda identitātes daļa pavērusies. Tu man pieteici kā rakstnieci, es laikam, protams, vēl nesauku sev par rakstnieci pēc vienas grāmatas, bet rakstīt es rakstu, un kaut kas ir tapis. Un ir ļoti jauki, interesanti, aizraujoši piedzīvot, kā šie stāsti iet pasaulē, un arī dzirdēt kādas atsauksmes un atgriezenisko saiti, kā viņi varbūt ir ietekmējuši kādus cilvēkus un kādas pārdomas raisījuši. Tas ir ļoti aizkustinoši, jo tas prasīja tādu saņemšanos un drosmi, protams, šo stāstus palaist, un tā apziņa, tad, kad viņi tiek nopublicēti un pieejami, viņi vairs nepieder tev. Jā. Viņi sāk dzīvot savu dzīvi. Un patiesībā tās dzīves ir ļoti daudz un dažādas. Jo cik lasītāji, tik dažādas versijas īstenībā katram stāstam. Tu teici, ka tu īsti nejūties ērti, vai tev liekas, ka par rakstnieci vēl tev nevar saukt, bet tu jau arī pati minēji, šis jau nav tavs pirmais darbs. Tu pirms tam rakstīji, tā kā latviski pareizi ir blogs. Noteikti elektronisko dienas grāmatu. Tu rakstīji, ko patiesībā, manuprāt, arī diezgan daudz bija lasījuši, un tur jau varēja manīt gan to tavu valodas brīnišķīgo plūdumu, gan arī to lielo emocionālo, es gribētu teikt, inteliģenci un dziļumu. Kas tev ir pamudinājusi uz rakstīšanu? Vai tas tā vienmēr ir bijis, vai tu vari atcerēties, kur tie pirmsākumi ir bijuši? Man grūti atcerēties tos pirmsākumus, jo bērnībā, man liekas, vairums no mums ir kaut ko mēģinājuši rakstīt, kādas dzejas, un varbūt es rakstīju arī kādus scenārijus lugā, un tad ģimeni iesaistīju, un mēs uzvedām šīs lugas. Un tad skolas laikā man noteikti palīdzēja brīnišķīgi pedagogi un brīnišķīgi pasniedzēji, kas mīlēja literatūru un bija radoši un brīvi un arī mūs aizrāva. Tā kā tur tas arī veidojās. Vēl viens aspekts man mājās. Es nāku no 6 bērnu ģimenes. Es esmu jaunākais bērns, un ļoti dažādas personības šai ģimenei ir satikušās. Un daļai māsu un arī brālim arī literatūra ļoti tuva. Tā, piemēram, es atceros, kad bērnībā man māsas
vienkārši mācījās savu prieku pēc dzējoļus un skaitīja mājās. Un es, protams, tāds maziņš ķipariņš uzsūca visas tās nopietnās dzējas un arī runāja līdzi. Vai brālis, piemēram, pie vakariņām vai kopīgām brokastīm. Mēs tur visi sēžam pie galda un viņš lasa priekšā tāds citāts, kā, piemēram, no 3 vīri laivā. Viņam patika tāda humoristiska, un tad mēs visi kopā smējāmies. Nu, tā kā tāda vārds un vārdi visapkārt man bijuši daudz. Bet kad es tā pati pirmo reizi sāku kaut ko tādu apzinātāku rakstīt, nu, varbūt tas bija augstskolas laikā, tad, kad parādījās vidusskolas laikā draugiem.lv, un tur bija tā sadaļa dienas grāmatas, man liekas, vai kaut kāda tāda. Un tur es atceros, kad es kādreiz kaut kādas tādas mazas domiņas ierakstīju. Un tad tur arī veidojās kāda diskusija zem tām domām, un tad man tā kaut kā patika. Un to es parasti darīju tādās tumšās naktīs. Tad, kad pamazām sāk aust gaismu, un īsumā man bija jāmācās, bet es novērsu savu uzmanību. Zini, es tā pārdomāju savā prātā, manuprāt, varbūt ir vēl 1 vai 2 cilvēki, kurus es pazīstu, kas ir uzrakstījuši grāmatu. Tas ir milzīgs retums. Tā kā es pilnīgi jūtos tāda pagodināta. Es jau tev teicu, šī ir mana grāmatas kopija, kurā es noteikti gribējuši autogrāfu. Bet mēs katrs varam rakstīt. Es arī rakstu dienas grāmatas, rakstīju, kādreiz man ir kastes pilnas ar dienas grāmatām no pusauģa gadiem, un ka likās, ka vajag izlikt, ka tu nevari turēt sevī to visu. Ja? Bet grāmatu izdot, tur pa vidu ir tāds milzīgs vēl tāds posms, kas, es nezinu, jāsasniedz vai jāmācās. Pastāsti, vai tu gāji kādā skolā, vai jebkurš, kuram ir ko teikt, var uzrakstīt grāmatu? Es domāju, ka jebkurš var mēģināt uzrakstīt. Vai to grāmatu izdos, tas būs izdevniecības ziņā. Arī es iesniedzot, nezināju, kā būs. Es biju gatava arī saņemt noraidījumu un vai sūtīt uz citām izdevniecībām varbūt. Bet tas mans ceļš varbūt tā konkrētāk, kā mācīties rakstīt stāstus un veidot sižetus. Es iestājos Literārajā akadēmijā. Ir tāda mācība iestāde mums, kurā ik gadu tiek uzņemti daudz cilvēki, kas mācās teoriju, mācās praksi pie rakstniekiem Latvijā atzītiem. Un tas bija tāds ļoti foršs un skaists laiks, pieredzes laiks, kad īstenībā tā bija mana pirmā saskarsme tiešām ar rakstniekiem. Man arī, tu saki, ka tev tā, ka tu nepazīsti daudz rakstniekus, es arī nepazinu, un es maz ļoti pazīstu, bet man bija tā ļoti pagodinoši, tā arī likās, man bija tāds mītisks, mītiska uztvere par tiem rakstniekiem, kādas viņas tur tās personības ir, un tad es aizēju un es runāju ar to rakstnieku, un man bija tā īpaši, un, protams, kad ātri vien sapratu, ka, visi mēs esam vienkārši cilvēki un arī rakstnieki, bet tas laiks bija ļoti skaists, un tur arī tapa kādi pirmie stāsti. Un īsumā tur es pirmo reizi mūžā arī rakstīju stāstu un veidoju, vispār tēlu konstruēju, sižetu veidoju. Un tad tur viņi tā kopā krājās, un tad es Literāro akadēmiju absolvēju, un vēl kādos projektiņos rakstīju kādus stāstus, un tad viņi sakrājās tādā čupiņā. Un arī tieši Literārā akadēmijā iepazītie cilvēki man pamudināja, ka tas nav nekas tāds tik milzīgs, tāds neiespējams izdot grāmatu un vienkārši uzdrīkstēties un aizsūtīt, un tad jau redzēs, kā tas ceļš ies. Tava grāmata Ellīgi skaisti noslēpumi, par nosaukumu mēs vēl noteikti parunāsim. Es pieļauju, ka to jautājumu tev daudz uzdod, kāpēc tieši tāds. Tie ir 12 stāsti. Kā viņi pie tevis atnāca? Viņi ir ļoti dažādi. Es esmu izvēlējusies šodienas tādai pārunai 4, kur man ļoti gribēsies dzirdēt tavu skatījumu uz to, un kas aiz tā stāv un kā viņi pie tevis atnāca. Bet viņi ir par dažādām tēmām. Bet vai tas bija, viss tavas dzīves laikā, vai tu mērķiecīgi viņus meklēji? Kā tie stāsti un varoņi pie tevis atnāca? Ārkārtīgi dažādi, tikpat cik dažādi stāsti, tā arī tie ceļi ļoti dažādi, kā pie manis atnāca. Ir stāsti, kas radās, teiksim, no kaut kādas dzirdētas frāzes, vai, piemēram, tur ir stāsts par kādu, tas pat nav īsti stāsts, tas ir interesanti. Mana māsa, viņa ir vājdzirdīga,
Un viņa reiz teica, ka viņa pazīst operas dziedātāju, kurai piedzimis vājdzirdīgs mazulis. Un tas bija viss, ko viņa man pateica. Neko vairāk, tikai šo vienu frāzi. Un man gadiem urdīja šī frāze, un es vairākas reizes ķēros klāt. Es domāju, man jāuzraksta stāsts par to, tas taču ir unikāli. Un man neizdevās šo stāstu uzrakstīt. Man nesanāca. Un tādēļ arī šis fakts ir ietverts kādā stāstā, bet tu jau esi lasījis, varbūt arī pamanīji, ka īsti stāsts varbūt tur īsti nav. Bet tā kā ir un tā kā nav. Bet... Jā, tas ir varbūt tāds uz mirkli pavērts loks, priekškars uz kādu dzīves ainu un tādu domas rosinošu, jautājumus uzdodoša, tāda sajūta rodās, bet viņi arī tā aizvarās. Jā. Nu redz, tā man bija, jo man neizdevās. Es ļoti mēģināju, bet man neizdevās. Bet tādu lielu izvērstu stāstu. Bet es sapratu, ka tieši šim mazajai frāzei tomēr ir vieta šajā stāstu krājumā. Tas ir tā, kā stāsts radās no frāzes, bet tad ir arī stāsti, kas radās no kāda priekšmeta, ko es esmu redzējusi, un tad, protams, stāsti, kas radās vienkārši no tādas savas dzīves pieredzes. Tur diezgan daudz stāsti ir ar tādām sociālām tēmām, un gan arī katrā stāstā ir bērni figurē, un tas ir kaut kas tāds, kas mūsu ģimenei ir tuvs. Mēs gadu gaitā daudz darbojamies ar, saskaramies vienkārši ar cilvēkiem no ļoti dažādām pagātnēm, un īpaši bērniem. Mēs arī esam ar vīru darbojušies nometnēs, kur ir bērni no sociāli smagām situācijām, un mēs esam draudzē, mans vīrs ir mācītājs, un tas ir atkal jauns stāsts, un tā kaut kā šie stāsti apkārt virmo. Bet man uzreiz jāpiemina, ka neviens stāsts nav biogrāfisks vai autobiogrāfisks. Tā kā tie visi ir konstruēti sižeti. Tā tur nav tā, ka var atrast tādus viens pret viens reālus cilvēkus. Bet manā sajūtā tie, protams, ir reāli cilvēki. Arī tad, kad es eju pa Rīgas ielu, man ir sajūta, ka viņš dzīvo tajā mājā. Jā. Tas konkrētais stāsts. Tāda arī bija tā sajūta par tevi, kā par stāstu autoru, ka tu nedzīvo vienā burbulī, kur ir tāds ļoti līdzīgs, socioekonomisku cilvēku grupējums, es nezinu, kā to pateikt, ka tev ir tāda ļoti plaša tā pieredze. Un tas, ka tu minēji, ka tavs vīrs ir mācītājs, jūs esat draudzē, tad jums ir auģu ģimenes pieredze, darbs nometnēs, noteikti tas viss, kā jau arī tu teici, palīdzējis pa puzlītes gabaliņiem likt kopā to cilvēku dzīves pieredzes un tos dažādos stāstus. Bet es domāju, šie 12 stāsti, un viņi ir tik dažādi, tu jau katram tam esi izdzīvojis līdzi. Un tas jau arī kaut ko no tevis emocionāli ir prasījis. Un es lasot to grāmatu tavu, es domāju, cilvēks, kurš ko tādu ir uzrakstījis, viņam ir tik bagāta pasaule emocionālā. Un tas mans jautājums, vai ir viegli būt tev ar tādu sirdi un ar tādu jušanu? Interesants jautājums. Tāds, laikam jau tāpēc es rakstu, lai varētu kaut kā tās domas izrakstīt un aizrakstīt kaut kur projām. Varbūt, ka viņas tā krājās par daudz. Bet es... Jā, man grūti atbildēt. Es nejūtos tā, ka es būtu... Man pašai par sevi nav priekšstats, ka es būtu ļoti tāds emocionāls vai tāds cilvēks, kas ļoti sasūta sevī kaut kādas visas pasaules sāpes un ciešanas. Nē, absolūti nē. Bet kaut kā vienkārši tādi fragmentiņi, kas veidoja. Es nezinu, tiešām tu jau jūti, ka es esmu apmūsus šajā jautājumā, jo es nemāku to tā. Jā. Tas ir vienkārši interesanti, jo es domāju, to sajust, ne katrs to sajūt. Es domāju, teiksim, daudz, kas jau mēs vienmēr runājam, nāk no bērnības. Jā, pastāsti varbūt nedaudz. Varbūt, un tad, kad es gatavojos šai sarunai un es domāju par savu bērnību, sākumā man bija tā sajūta, ka tā mana bērnība, tāda parasta bērnība, parasta cilvēks, tā, ne, parasta ģimene, viss, tā, kā jau visiem. Un tad es tā sāku domāt, patiesībā, diezgan īpatnēji, tomēr īpatnējos apstākļos es uzaugu, jo
Es nāku no lielas ģimenes, kā jau minēju, mēs bijām astoņi cilvēki kopā, mamma, tētis, kas vēl aizvien ir cieši kopā nosvinējuši 50 gadu kāzu jubileju, un tad 6 bērni, un mamma, tētis, viņi vienmēr ir bijuši ļoti aktīvi iesaistīti draudzē, Jāganskāna Baptistu draudzes locekļi. Un līdz ar to es arī uzaugu draudzē. Un tā, kad tu saki, ka es varbūt nedzīvoju tādā sociālā burbulī, tev tā sajūta, ka dažādi cilvēki, dažādas dzīves, man liekas, ka baznīca draudze ir unikāla vieta, kur satiekās tik dažādi cilvēki, dažādi sociālie slāņi, dažādi veselības stāvokļi, dažādi, protams, dzimumi, vecumi, viss. Un tomēr atrod tādu kopēju skatījumu uz lietām un tādu vienotību. Un tas arī, es domāju, ka man tāds liels pamats manā dzīvē. Un atkal domājot par mammu un tēti, teiksim, tētis vienmēr bijis tāds ļoti liels praktiķis. Līdz ar to viņš ļoti praktiski dažādiem cilvēkiem vienmēr palīdzējis. Un man, piemēram, pavisam normāli likās, tad, kad tētis savus 6 bērnus aizved uz baznīcu, viņš brauca vēl pakaļ, teiksim, sievietei, kas zaudējusi kāju. Un veda to sievieti ar amputēto kāju uz baznīcu. Vai arī tētis un brālis regulāri brauca pie cilvēka, kurš ir ratiņkrēslā, un man arī ņēma līdzi, veda viņu no dārza būdiņas laukā uz jūru, spēlēja volejbolu, veda atpakaļ. Un tur es arī biju līdzi tajā vidē, un man likās tas, tā kā pavisam, tā ir ikdiena. Vienkārši mana mamma, viņa ne uz tām praktiskām lietām, viņa vairāk uz runāšanu. Viņa varēja stundām runāt, teiksim, un emocionāli atbalstīt, piemēram, cilvēku. Un es atceros vienu sievieti, kas no psihoneiroloģiskās slimnīcas, tādas ar tādām vajadzībām. Un arī es turpat blakus. Tā kā interesanti, kad kaut kā tā vide, pateicoties vecākiem, es domāju, ka to skatījumu un to sirdi ir kaut kā atvērusi. Jā, tā kaut kā. Tad, ja es pareizi saprotu, ar vārdiem jau tev neviens nemācīja, bet tu no vecāku dzīvesveida un no viņu darbiem tu daudz ko protams. Sajuti, pieņēmi un arī... Un ko es pat nebiju līdz pat nedēļu atpakaļ, es to pat nebiju apzinājusies. Tā, ka patiesībā tā bagāža, ko viņi dod, ko viņi ir devuši, ir tiešām bagāta. Ko tev vecāki ir teikuši tagad par tavu grāmatu? Viņi ir izlasījuši? Viņi ir, mamma ir izlasījusi. Es pat nezinu par tēti, es nezinu, vai viņš ir izlasījis. Būs jāpajautā. Es zinu, ka viņi noteikti atbalsta un priecājās. Un mamma arī viņa prasa, no kurienes tev tā? No kurienes? Kur tad mūsu mazā rutiņa, viņa saka, un tā grāmatiņa uzrakstīja. Tā kā viņi, protams, viņi ļoti mīļi. Jā. Tagad nedaudz vairāk par tavu grāmatu un par nosaukumu. Kāpēc tieši Ellīgi skaisti noslēpumi? Par Ellīgi es tā kā saprotu, jo katrā stāstā man bija tā sajūta, ka tur tāds, kaut kāds tāds ellīgums, tāda sāpe, kaut kas tāds, ja man būtu jādomā par Elli, es to sajūtu. Bet kāpēc viņi ir skaisti? Tie noslēpumi. Man likās tik tad it kā pretrunīgi tie vārdi salikti kopā. Ļoti tādas domas raisinoši. Gan tas grāmatas vāks, ļoti, ļoti skaists. Ļoti tiešām mākslinieciski noformēts zīmējumi. Katrs ir kā atsevišķs mākslas darbs, ko gribas raudzīties. Un viņi tik brīnišķīgi pauž to stāsta būtību, bet arī tas pats vāks ar to ar tām pavērtajām durvīm un ar tiem putniem, kas lido ārā un tās trepītes, tur ir ko domāt. Vai tev bija vīzija par to, vai tas ir mākslinieces tāds versija, bet tad arī par to noslēpumiem varbūt var vairāk pastāstīt. Tieši par vizuālo, tā ir mākslinieces sirds un mākslinieces redzējums uz pasauli. Māksliniece Linda Vālere, brīnišķīga māksliniece, kas veido brīnišķīgas ilustrācijas. Un tad, kad es redzēju, ieraudzīju viņas, nevis pat nerunāt par šo grāmatu, bet viņas citus darbus, tad man likās, ka viņi tik ļoti rezonē ar grāmatas stāstiem. Jo arī tajos viņas zīmējumos tāds daudz sāpes arī, liekas, varbūt kāds smagums, bet pāri visam vieglums, tā tik grūti aprakstāma sajūta. Un es domāju, ka arī runājot par nosaukumu un par šiem stāstiem, arī tas, ko cilvēki lasot, ir teikuši, ka it kā smagi stāsti, it kā,
Bet tāpat laikā tādu cerību un gaišumu un vieglumu, tādu, tādu solījumu, ka vārdos nenoteikti solījumu, ka būs labi, ka mēs izturēsim, ka būs labi. Un ēlīgi skaisti noslēpumi. Šis nosaukums, pirmkārt jau tas bija viena stāsta nosaukums. Tā viņš oriģināli radās, un tur vairākas arī atsaucas, kādēļ tieši tāds konkrēti šim stāstam. Un tad, kad man vajadzēja izvēlēties, kā es to grāmatu vēlētos nosaukt, tad man iekrita prātā šī frāze, un jo vairāk es par to domāju, jo precīzāk man šķita, ka tā attēlo to būtību. Tātad ēlīgi. Tas jau, ko tu minēji. Es arī šo nosaukumu patiesībā skatos arī no tāda kristīga skatu punkta, jo tas ir arī tas, kam es ticu. Un arī mēs, man liekas, kā ik viens, kas ir izgājuši kaut kādām grūtībām dzīvē cauri un kaut kādām ciešanām un pārbaudījumiem, mēs saprotam, ka tieši caur šiem pārbaudījumiem diemžēl, un tas ir tik nepatīkami, bet tieši caur šiem pārbaudījumiem veidojas tas skaistums mūsos. Tā vērtība, caur to mēs augam, un līdz ar to tā elle, tas smagums paliek viegls un skaists kaut kādā ziņā. Bet tā netverami vārdos, es nezinu. Zini, tevī klausoties, man nāk prātā, es jau ar dažām draudzenēm esmu dalījusies par kādu citātu, ko es patiesībā dzirdēju kādas sekulāras popa dziedātājas dziesmā, Amerikas vienas ļoti slavenas, un tur bija tādi vārdi, ka tā elle, kuru es piedzīvoju, dāvāja man manas debesis. Un tas, ko tu tagad saki, man ļoti tā kā sasaucās, un es to paņēmu arī priekš sevis par savām elles situācijām, kuras es tagad atskatoties atpakaļ, es varu saprast, ka tas, kas tobrīd bija vissāpīgākais, kas jutās tik tumšs un tik neizturams, brīžiem tiešām kā elle, tagad ir pacēlis tanīs debesīs, kurās es tā kā varu būt un ir iedevis to svētību un to, lielāko stundu un ieguvumu. Tā, ka tu tā runā, tas kaut kur rezonē, un es tā laikam tagad saprotu. Ka... Bet ne tajā mirklī, vai ne? Ne tajā mirklī, ka tu esi tajā ellē, tā. Pēc tam. Un īstenībā, laikam, pirmo reizi tāds šo vārdu salikums manā prātā nāca tad, kad es lasīju Imants Ziedoņa vārdus, kad viņš saka, ka nav laiks, ir tikai mirkļi, ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti. Un tas, man liekas, arī tāds skaists veids. Es pat gribētu savienot, kad ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti varbūt arī tas viens pats mirklis, tie pat nav atsevišķi mirkļi, vai ne, bet viens mirklis. Tā, man liekas, kad tu teici atsaucies uz frāzi, ko tu dzirdēji dziesmā, es atsaukšos savu dēlu. Jo man likās tik skaisti, viņam 1. klasē bija jāraksta teika, un viņš izdomāja tādu teiku. Viņš dažos vārdos. Reiz Dievs sāka raudāt, un viņa asaras izbārstījās pār debesīm, un tā radās zvaigznes. Cik tēlaini un skaisti. Jā, un cik dažos vārdos, arī īstenībā tā pati doma, vai ne? Plus vēl dziļāk, kad šim visām sāpēm līdzi, patiesībā arī Dievs raud, un Dievs ir tas, kurš tās sāpes var pārvērst tajās zvaigznēs. Cik tavam dēlam? Tagad 11, bet viņš bija 1. klasīte. Jā, bet tad no tā es noprotu, ka noteikti grāmatas ir neatņemama jūsu arī ģimenes sastāvdaļa, ka jūs noteikti tāpat kā tavā ģimenē vārds bija klātesošs un jūs pārunājāt, lasījāt, vai šī pati tradīcija tad ir arī jūsu ģimenē tagad? Jā, bērni lieli lasītāji, viņiem patīk. Dēls lasa, viņš pats sevi lepni sauc par grāmatārpu, un tad viņš ir jāmudina citreiz nolikt, piemēram, pie vakariņu galda. Mēs nelasām pie vakariņām, lai mēs varam pārunāt. Lūdzu, nevis telefonu, bet grāmatu. Noliec, lūdzu, to grāmatu pārunāsimies, un tad to atkal varēs. Cik īpaši, tas ir tāds retums, jūs varat būt laimīgi. Varbūt nedaudz pastāst par savu ģimeni, tu teici 3 bērni? Jā, mums ir 3 bērni, šobrīd visi bioloģiskie bērni.
Tātad ir Jēkabs, mūsu pirmdzimtais, viņam 11 gadi. Brīnišķīgs puisis ar ļoti plašu sirdi, ļoti mīļu sirdi. Viņš daudz dabūjis izjust mūsu kā vecāku kļūdas, protams, kā jau pirmais bērns, bet par laimi viņš tādā pacietībā tās panes. Tā. Tad mums ir meita Katrīna, iet 1. klasē. Tāds spridzeklītis un ļoti meitenīga un ekspresīva un arī otrais bērns tipisks, ja mēs varam runāt tā kategorizējot. Un tad, ja es runāju tā atsaucoties, mēs vienmēr gribās kaut kā savā ģimenē tomēr vēl ietilpināt mūsu auģu bērns, kas jau ir aizgājuši, bet tad mums bija auģu meita, kas būtu tagad gadu jaunāka par Katrīnu. Viņa pie mums nodzīvoja 2 gadiņus un tagad ir savā ģimenē, savā pasaulē. Un tad ir mūsu auģu dēls, kurš arī ir adaptēts. Un tad ir mūsu bioloģiskā meita, kas tagad pie mums dzīvo, protams, Ronja. Cik skaists vārds. Arī no grāmatas. Super. Tā, 2 gadniece mūsu. Vai par jūsu kā auģu ģimenes pieredzi, vai tu vari nedaudz padalīties, kāda tā bija? Tu saki, šobrīd jūs nesat jums nav auģu bērni, jums ir tikai savi bērniņi ģimenē, vai jūs apsverat iespēju vēl uzņemt bērnus? Jā, ja tev būtu jāraksta stāsts par jūsu kā auģu ģimenes pieredzi, kāds tai būtu nosaukums? Esi domājis? Oi, nē. Tu nevar teikt, ja? Bardaks. Bardaks? Kāpēc? Varbūt nedaudz ieskicē mūsu klausītājiem un skatītājiem, kas varbūt neko īsti tā nezina. Tā. Kā lai tā nedaudz ieskicē to, kas ir daudz gadu garumā. Tas būtu atsevišķa saruna. Tas būtu pilnīgi gandrīz vai atsevišķa saruna. Un par to patiesībā mums ir bijusi saruna. Klausītāji un skatītāji, kas vēlas, var paskatīties. Viena no pirmajām sirds sarunām bija ar Ruti un Kārli. Un to brīdi jūs bijāt? Vai jau? Nē. Jums vairs nebija auģu meitiņa. Auģu meitiņa nebija, mums bija auģu Jā, par pieredzi. Bet tagad atskatoties, ir pagājis laiks. Vai ir palicis vieglāk? Tās sirds ir kaut kā sadzīvusi no tā, kas notika? Jā, ir ļoti, cik brīnišķīgs izdomājums ir laiks, kas saliek tomēr lietas un domas pa vietiņām. Un es domāju, ka tagad mēs esam daudz sapratuši un daudz ko ieguvuši no mūsu pieredzes. Tātad, mēs runājam tā, kā mēs zinām, bet klausītāji droši vien nezinu. Varbūt to stāstu. Tātad mēs uzņēmām auģu meitiņu pie mums 4 mēnešu vecu. Man pašu meitiņai bija gadiņš, tātad bija gadu starpība. Un sākās mums pilnīgi jauna lapas mūsu dzīvē. Un superīgi lapas. Un tādā ziņā ļoti nogurdinoši. Milzīgs ritenis, ikdienas ritenis ar visām kas notiek tad, kad ir 2 mazi bērni mājās, plus vēl viens bišķiņ lielāks. Plus vēl visas bāriņtiesas un tikšanās, un kas saistīts ar auģu meitu. Bet visā tajā mēs tomēr bijām tādi ļoti laimīgi, jo mums tā sajūta, ka mēs kaut ko ļoti vērtīgi darām. Patiešām tā, ka to mūsu laiku, to mūsu resursu, kas mums ir, jo es tāpat biju mājās ar meitu, mēs sapratām, ka mēs varam dalīt, un to mēs arī darījām. Un tā pagāja 2 gadi, un tad pienāca laiks, kad auģu meitiņai bija jādodās tālāk. Viņu adoptēja kopā ar 2 bioloģiskajām māsām. Un tas, protams, bija tāds smags laiks mūsu dzīvē, jo notika šķiršanās, un tas sāpēja. Mēs it kā bijām gatavi, ka sāpēs. Protams, ka mēs kļūstot par auģu ģimeni, mēs teorētiski zinām, uz ko mēs pārakstāmies, bet nevar līdz galam sagatavoties. Gan drīz vai kā mīļi cilvēku nomiršanai. Viņš nav nomirst tas bērniņš, bet viņš ir zaudēts. Un plus vēl, ja nav iespēja ar viņu tikties vairāk, vēlāk, tad viņš ir, Un tad tas bija tāds smags laiks, kad mēs vienkārši viens otru stutējām un atbalstījām un raudājām kopā ar bērniem un pamazām dziedējām, tā kā un dzījām. Un tad pie mums nonāca, un tad tas bija Covid laiks. Pats par sevi jau Covid pandēmija, viss tā izolētība, viss tā spriedze, kas ir pakausī.
tajā laikā mēs neapzinājāmies, bet tas bija milzīgs smagums īstenībā mums kopā vēl ar šo zaudējumu. Bet es saku, tāpēc es atsaucos uz to, ka laiks visu saliek pa plauktiņiem, jo tajā brīdī mēs to tā nejūtām, ka mēs esam diezgan izsmelti. Jā. Bet mums likās, ka bija pusgads jau pagājis pēc auģmeitas. Mums likās, mēs varam, mēs vēl aizvien esam mājās, plus vēl Covid laikā, visu laiku mājās, un tā, mēs varam uzņemt bērniņu, jo visu laiku ir bērni, kuriem ir nepieciešama šī ģimene, kas, un tad mēs uzņēmām mūsu auģdēliņu. Es biju 1,5 gada vecs puisītis, un tad, ja sākās pavisam jauna lapas puse mūsu stāstā, jo tas bija pilnīgi citādāks bērniņš, pilnīgi cits dzimums. Un tad mums nāca vēl līdz šī iepriekšējā pieredze un kaut kādā ziņā tādas neapzinātas bailes pieķerties. Vismaz to es tagad saprotu, ka man bija, kad es sevi tā kā turēju tādā distancē, jo man bija bail atkal šķirties. Saprotu, tā kā taupīja nedaudz sevi. Jā, tā man šķiet. Bet, protams, tajā es nejūtos labi, jo es jūtu, ka es nevaru tam auģu bērniņam, teiksim, dot to, ko viņam vajag, viņam vajag to pieķeršanos, viņam vajag to vienu cilvēku, kurš ir all in, tā. Un es nebiju tajā, es neapzinājos, bet es nebiju tajā visā iekšā tik ļoti. Līdz ar to šis ceļš kopā ar auģu dēlu bija daudz smagāks emocionāli. Un, protams, ka mēs par viņu rūpējāmies, un protams, ka viņš dabūja uzmanību un aprūpi, un bērni, paldies Dievam, kad ir bērni, mūsēji tagad Katrīna un Jēkabs, kas varēja tādā pilnīgā bērnu mīlestībā, es domāju, arī to emocionālo banku kaut kā cerams piepildīt auģdēlam, varbūt to, ko es nevarēju tik ļoti dot no sevis, tagad atskatoties. Bet tas skaistais stāsts par auģdēlu aiziešanu ir uz adopciju, jo, protams, sāpīgais stāsts, jo tomēr vecākiem tika atņemts aprūpas tiesības, un viņš nonāca adopcijā. Bet varēja šī pāriešana uz adopciju notika lēnām, vairāk mēnešu garumā, viņš pamazām iepazinās ar jauno ģimeni, un mēs iepazinām, un līdz ar to tas bija tik dabīgi, ka tajā brīdī, kad mēs atvedījāmies, tās nebija tādas šoka sēras kā iepriekš. Un tas bija tāds cietinošs posms mums. Bet pēc tā mums likās, ka nē, tā kā viss, mēs esam tukši, mēs nevaram, tā kā mums vajadzēja vispār savu ģimeni salikt kopā kaut kā, un mums nav vispār resursi, lai kļūtu vēl kādreiz par auģu ģimeni. Bet tad gadi gājas priekšu, mēs ļoti daudz strādājām ar sevi, ar savu pieredzi iepriekšējo, pārcelājām, salikām pa plauktiņiem, vēl aizvien strādājam un sapratām, tagad esam sapratuši, ka nē, tā lieta neliek mierā, ka tomēr tā mūsu sirds ir deg par šiem auģu bērniem un par šo nepieciešamību. Un mēs esam nokārtojuši krīzes auģu statusu, un šobrīd mēs esam aktīva krīzes ģimene, kas gaida zvanu. Tā jums jebkurā brīdī? Jebkurā tā vīram telefons. Es ceru, ka ne intervijas laikā, jo vīrs mums ir atbildīgais pie pults. Jā. Katru reizi, kad nepazīstams numurs, tad bišķi sirds straujāk, jo varētu būt, kad mums mainās mūsu ģimenes sastāvs atkal. Jā. Rota, man domas skrien ātrāk nekā es spēju viņas notvert. Man ir tik daudz jautājumi. Negribu aizmirst. Tu minēji, jūs likāt sevi kopā, jūs ar sevi strādājāt. Ko tas praktiski nozīmē? Kā tas bija? Jūs savā starpā noteikti daudz runājāties, zinot jūs, cik man ir iespēja jūs abas zināt, es saprotu, ka jūs esat lielisks atbalsts viens otram, vai jūs arī kaut kādus papildus resursus izmantojāt? Bija lieliski iespēja mums vīram kā mācītājam, viņš 7 gadus bija kalpojis draudzē, un viņam bija iespēja ņemt tādu tā kā sabata laiku, tādu vairākus mēnešus prom no darba. Un tie bija 4 mēneši, 3 mēneši no tiem, ja es nejaucu, es teicu, ar gadiem un laikiem es bišķi neprecīzi izsakos. Man liekas, 3 mēnešus mēs no tiem bijām Amerikā. Mēs dzīvojām pie brīnišķīgiem draugiem, un mēs ļoti apzināti braucām dažādos aspektos sevi likt kopā, bet arī tā kā ar mērķi restartēties, atkal sajust sevi kā ģimenes kodoliņu.
Jo es biju kaut kādā mērā pazaudējusi pat prieku par bērniem, arī par saviem bioloģiskiem bērniem. Es nevarēju viņus tā tik izbaudīt. Tā. Un šis laiks projām, pilnīgi no esošās vides projām bija ļoti dziedējuši. Mēs arī lasījām kādas grāmatas kopā, mēs bijām dabā, mēs gājām pārgājienos kalnos, kā visa ģimene, braucām ar kemperi pa okeāna piekrasti. Tādas brīnišķīgas atmiņas saliedējošas. Tas bija viens tāds ļoti svarīgs aspekts tajā, kā mēs spējam atkal būt, man liekas, diezgan veseli. Un tad arī mēs, vīrs gāja pie psihoterapeites. Es šobrīd eju atbalsta centra, nodrošinātās atbalsta grupās un arī supervīzijās. Arī pie brīnišķīgas speciālistas, un tas ļoti palīdz. Ļoti šis atbalsts apkārtējais. Tas izklausās pēc tāda perfekta pašaprūpes plāna. 9. modulis Kedbā, ja? Kā uzpildīt savu bateriju un parūpēties, jo izklausās, ka tas, kas bija noticis, tas bija tāds līdzietības nogurums, izsīkums pilnīgākais no visu tā piedzīvotā, visu kā pēc grāmatas, principā. Bet tikai pēc grāmatas nav tā nokļūšana tajā zemajā punktā, diemžēl. Bet tāpat laikā runājot par ēlīgi skaisti, tajā ir vērtība. Tagad mēs to redzam. Tas bija traki, bet tas bija ļoti, tāda personīgo izaugsmi es jūtu vislielāko tieši šajā Aužmens pieredzē, dažādajā, kas mums bija. Tā. Es nezinu, kāds es būtu cilvēks, es nebūtu pieredzējis šo. Vai par šo jau ir tapuši stāsti, vai vēl būs? Es nezinu, vai būs. Vai nezinu, vai būs. Labi, bet man vēl viens tas jautājums bija, ko es negribu piemirst, ir, tu minēji, tātad pirmajā bērniņa pieredzē, Aužģimenes pieredzē, tu tā kā visu savu sirdi ieliki, un tev bija tik ļoti, ļoti sāpīgi ar otro, tu tā kā ieturēji tādu distanci un sevi sargāji. Vai tev ir nojauta, kā būtu, vai tev ir kaut kāds rīcības plāns par trešo? Vai tev ir skaidrs, kā tu gribi rīkoties, ar ko tas atšķirsies? Nē, es noteikti, šīs divas pieredzes pilnīgi dažādas, bet es 100% varu teikt, ka ir, tā kā, lai būtu kvalitīvi līdzās bērnam, man ir jābūt atvērtai, līdzesošai, klātesošai. Es domāju, ka šī pieredze, kas ir bijusi, viņa pati par sevi kaut kā, man liekas, to sirdi bišķiņ sargās, jo, tiešām tās sirdis, man liekas, mums bija ļoti atvērtas. Un viņas vēl aizvien būs atvērtas, bet es domāju, ka tur nāks tāds briedums klāt. Bet es nezinu, kā būs. Un es domāju, ka katrs bērns ir atšķirīgs, un ir bērns, kur mums ir daudz vieglāk pieņemt, un ir bērns, kur mums ir grūtāk pieņemt. Es nezinu, kāds mums būs nākamais bērniņš, bet es zinu, ka mēs darīsim visu, lai mēs, Nešaubos. Un krīzes Aužģimene, tas nozīmē, ka jums piedāvā un jums vienkārši ir jāņem. Jums nav it kā iespējas izvēlēties, tur noteikti, dzimumu, tad tas var arī būt pusaudzis. Mēs nosakām savu profilu, pēc savām iespējām, un mūsu gadījumā tas ir atkal mazulīts, jo mēs negribam izjaukt tādu mūsu ģimenes jau bērnu hierarhiju. Saprotu. Un mūsu bērniņi ir atbalstoši un gatavi atkal šai pieredzē. Protams, ka viņi arī iet pie psihoterapeita, viņas arī atbalsta šajā caur smilšu terapijām, un tas ir tik brīnišķīgi, ka ir ir tā drošība, ka nav jābūt vienam, un kad arī tad, ja es nezināšu, kā ar saviem bērniem runāt par šo pieredzi, tad ir speciālisti, kas to man palīdzēs izdarīt. Un bērni, protams, viņi ir atvērti, un viņi gaida, un viņi prasa, kad būs un tā, un savā ziņā viņi apzinās, kam būs jāiet cauri, un savā ziņā viņi neapzinās, bet mēs tiksim cauri tam. Lieliski. Ko pie stāstiem? Jā. Labi, tad kā es jau tev pirms mūsu sarunas stāstīju, tad es esmu izvēlējusies 4 tavus stāstus no 12, kuri mani īpaši ļoti, ļoti uzrunāja, un es esmu pasvītrojusi dažus teikumus, rindkopas, kuras, manuprāt, ietver šo stāstu tādu būtību priekš manis. Kā jau tu teici, katrs izlasa savu kaut kādu lietu tanī pašā vienā stāstā. Bet es gribētu varbūt pirms es citēju to, kas man ir atzīmēts, dzirdēt, ko tev
nozīmē katrs šis stāsts un varbūt to domu, ko tu tur esi ielikusi. Nu, tā īsi, ja tu varētu tādu raksturojošo frāzi vai vārdu pateikt, nu, tam nav jābūt nekam vajag izvērstam vai tā, tas var būt arī tikai vārds. Un pirmais stāsts ir plaukstu diena. Jā, nu tad par plaukstu dienu varbūt, ko tu vari pateikt. Jā, plaukstu diena, nu tas priekš manis ir stāsts pēc vajadzības tikt sadzirdētam un ieraudzītam. Mums katram ir šī nepieciešamība un arī katram bērnam pasaulē ir vajadzīgs kāds, kas viņu pamana un kas ir klātesošs. Tad, kad viņš ir blakus, tad viņš ir blakus. Jā, un tas ir tas, ko es arī salasīju, un es nezinu, vai tāpēc, ka es dzīvoju Ketbā, ja? Tātad kompetenti emocionāli bērnu aprūpe, un tas ir tas, ko mēs mācām adoptētājiem un auģu ģimenēm, ka mums ir jāapmierina bērnu vajadzības, ka mums ir visos iespējamos veidos jāļauj otram sajust, ne tikai bērnam, jebkuram. Es tevi redzu, es tevi dzirdu, to pauž manas acis, viss, tad šie kontrasti, šī stāstā par to, kā šīs meitenītes, nu, viņa nav pat auģumam, viņa ir tēva otrā sieva, tā mēs noprotam no stāsta. Mamma ir mirusi? Jā. Jā, un ir tātad ienākusi jauna sieviete, kura neredz šo bērnu. Un es tikai nolasīšu, ko raksta. Mēs nezinām viņas vārdu, vai ne? Meitenes, vai viņai ir vārds? Tas labs jautājums. Man ir pilnīgi izskats no prāta. Jā, man liekas, ka māsai ir. Māsai, jā, bet es neatceros meiteni, nu man nav prātā viņas vārds, bet viņa saka, es paliku viena, nu ne jau pavisam. Kaut kur tuvumā bija arī mamma, bet tālu. Viņa vienmēr ir tālu, tālu ir viņas acis, tālu viņas rokas, tālu balss. Es izlasīju, man asa sāpe sirdī. Nu, tur vienkārši teikums. Īsi vienkārši teikumi, bet viņi tik daudz pasaka. Man tika buči uz galvas un glāsts uz matiem. Tā bija mana jaunā mamma. Kopš tā laika buču vairs nav bijis. Tas ir mirklis, kad viņa pirmo reizi mammu satiek. Kopš tā laika buču vairs nav bijis. Pat acīs neskatījās. Vienmēr, kad kaut kas notiek, viņa sūta mani prom. Es nezinu, kā to lasa lasītājs parastais. Manuprāt, cilvēks, kurš, gribas teikt, ir izgājis Ketbu, vai kurš kaut ko apmēram nojauš, vai kam mājās ir bērni, manuprāt, tur līdzjūtība vienkārši pamostās un tā sirds ļoti sāp. Laura sauc māsa, Laura sauc, es tev atgādināšu, ja? Jā, tātad. Tā ir situācija par meiteni un viņas māsu Lauru, kad es sāku Laurai lasīt visādas dumības. Nu, ne tā kā grāmatā pa īsto notiek, visādas muļķības. Laura tad sadusmojas un iet mammai sūdzēties, un es gaidu. Varbūt šoreiz tie trauki patiešām lidos, vai varbūt mamma zibeņu duncīšus iemetīs man tieši acīs, nevis norīs. Bet nekā. Viņa atkal sakož lūpas, aizver durvis, un prom ir, pat nepaskatās uz mani. Un tas ir tas stāsts, ko mēs sakam arī vecākiem, ka trakāk bieži vien pat par vardarbību ir tas, ka tevi neredz. Gribas izsaukt kaut kādu reakciju uz sevi, lai pat tie duncīši lido pārnestajā nozīmē, bet ka tu esi tukša vieta, tas ir vienkārši iznīcinoši, un tev ir vienkārši perfekti izdevies to atspoguļot. Tu kaut ko gribēji teikt par šo? Jā, es tieši gribēju to pašu, ko tu teikt, jā, par to, ka tā atstāšana novārtā, tā pamestība, pilnīga izolēšanās, neredzēšana, tā pat ir, jā, pat trakāka, iespējams, vardarbības forma nekā fiziska vardarbība. Tā. Kad mīklas bļoda tukša, tētis pieliek savas plaukstas pie maniem vaigiem, ieskatās acīs un klusām nočukst. Ak, tu mana pavārīte, un tā katru svētdienu. Tādēļ es gaidu svētdienas, savas plauksta dienas. Un cik maz bērnam vajag, lai viņam pieskarās ar siltu plaukstu, lai viņam acīs ieskatās tas viņa aprūpētājs, un tas, ko mēs esam aicināti darīt. Nu jā, tātad lasītāji, ja jūs vēl neesat iepazinušies ar Rutas stāstiem, manuprāt, šis ir brīnišķīgs papildinājums visam tam, gan arī, ko mēs īstenībā atbalsta centrā stāstam. Tā ir tāda stāsti patiesībā, un tā bija tā man sajūta lasot. Tas ir tā kā es bieži vien lasītu kaut kādus savus darba dokumentus, kaut kādas ģimeņu lietas, diemžēl.
Un, protams, jūsu pieredze izskaidro to, kā tu tik labi un tik daudz par to zini. Vēl kaut ko tu par šo stāstu gribēji? Nē, es domāju, ka varam iet tālāk. Varam iet tālāk, labi. Tā tad nākamais stāsts, ko es esmu izcēlusi. Nu jā, pirmais solis. Te man pilnīgi likās, ka es zinu, pa kuru bērnu tas ir rakstīts. Jā, mūsu atbalsta centra tilts pieredzes, bet jā, pastāsti, par ko tev ir šis stāsts? Jā, šis stāsts tapa tad, kad mums bija auģu meitiņa mājās, jā. Un, protams, ka tur nesasaucās ar viņas pieredzi, tur tā nekas, vienkārši tas sajūtas un tas kaut kāds, tas tāds manai sirdī tuvs stāsts, jo tas asociēs ar tādu skaistu laiku manā dzīvē, tāpat laikā, šis stāsts ir vairāk no tās auģu meitas, teiksim, mammas skatījumu, jo es atceros, kad arī man... esot līdzās auģu bērniem, bieži vien tā sajūta, kad es nolaupu kaut ko viņu vecākiem. Tā, man liekas, šis nav pareizi. Teiksim, to pirmo biezenīti, mammai jādod vai tētim jādod. Tā, nevis liekas svešam cilvēkam. Tā. Un es atceros, ka man bija tāds posms, kad es kaut kādā ziņā jutos vainīga. Bet ne jau, ka es uzņēmos tā kā vainu uz sevi, bet vienkārši bija tādas liels skumjas par to, kas ir pasaulē, par to, ka nav tā pasaule. Tāda, kādu mēs viņu gribētu, un par to salauztību pasaulē. Mani ļoti uzrunāja tas, ka šī stāstā nav nosodījuma pret to mammu. Ir tāda liela līdzjūtība, līdzcietība, to, ko es tur tā kā sadzirdēju, jo tas, manuprāt, daudzām uzņemošajām ģimenēm ir ļoti liels izaicinājums. Jo tu rūpējies par to bērnu, kā jau arī tu saki, tev sirds sāp par to, kam tam bērnam ir jāiet cauri, un tad neviļus, negribot, gribas atrast kādu vainīgu. Un, protams, ka tās dusmas vai neapmierinātība par to, kas ir noticis ar to bērnu, par to, kas nav noticis labais, uz kaut ko gribas raidīt. Un, protams, vecāki ir tie pirmie un tuvākie. Bet šeit, šī stāstā, man ļoti uzrunāja tas, ka tas mammas tā perspektīva, tās meitenītes mammas, un ka var viņu saprast. Un nevienā brīdī neiezogas. Vismaz man tāds nosodījums. Viņš tāds terapeitisks, tas stāsts. Un, jā, kā, tad sasaucās ar tevis teikto, šis ir no mammas perspektīvas, ja? Viņai ir vārds, nav stāstā, vai ir? Nē, man liekas, ka nav. Jā. Vēl viens mirklis, kuru nolaupījuši svešie skatieni. Mana bērna pirmos soļus. Gluži tāpat kā pirmo apvelšanos, rāpošanu un pirmo īsto ēdienu. Redz, tieši ēdiens. Kas tas diez bija? Kabacis, burkāns? Pavaicāt neuzdrīkstos. Tā. Plāns ir nostrādājis, mazā palaiž auģu mammas roku vaļā un steidzas pie manis, bet kaut kur vēderā iedur apziņa, ka Santa mani vairs neatpazīs, un vienīgais veids, kā iegūt mazās uzmanību, ir vicināt tā gar degunu grabuļus. Un tās epizodes ir tik spilgtas, es saku, man pilnīgi skati priekšā ir, ka tieši tā arī tas notiek. Tu apraksti to saucamo bioloģisko saskarsmi, to tikšanos, kas ir, kad auģu vecākiem ir jāved bērns, satikties ar savu bioloģisko vecāku, ka tur ir sēž tas trešais cilvēks, sociālais darbinieks, kuram vienkārši tur ir jābūt, cik visi jūtās bieži vien jocīgi, nedabīgi. Mamma ir noilgojusies pēc bērna, bērns apjucis citreiz, ja? Tik nedabīgi tā sajūta, salauzta tā situācija, nepareizi. Bet arī tādā pašā laikā, tāda pavisam reāla un vajadzīga, noteikti, jā, ka tai jābūt. Negribās izstāstīt visu, es ceru, ka šis, ieintriģē, uzrunā jūs palasīt pašiem, jā, jo īsi stāsti, bet tik dziļi. Vai kaut ko tu vēl par šo gribēji pateikt? Šo stāstu interesanti bija, kad es to rakstu literārās akadēmijas laikā pasniedzējs, ka viņš tā kā atgrieznisko saiti teica, viņš teica, ir labi, bet vajag to nobeigumu, vajag tās priecīgās beigas, prasās tās priecīgās beigas. Un es saku, ja man pasniedzējs saka, ka labi, tad jau, ja jau profesionāli saka, tad jāraksta. Un tad es šīs beigas uzrakstīju citādākas.
Bet es sapratu, ka nē. Ka es nevaru to atstāt tā. Nav arī viņas ļoti bēdīgas tās, bet tu jau zini, tā šiem stāstam viņam nav tā, ka tur ir kaut kas notiek traks vai kā. Bet vienkārši, diemžēl, pārsvarā gadījumu šiem stāstiem realitātē nav šīs priecīgās beigas. Tāda veida beigas. Mazo es satieku reizi mēnesī. Uz katru tikšanās reizi gaidu, un katru tikšanās reizi gaidu ar bailēm. Jo ik viens meitas apgūtais vārds arvien vairāk mani šķir no tā zīdainīša, kuru tik labi pazinu. Tepat īsti nav ko piebilst, jā. Kā nākamais es atzīmējusi, mans tētis ar 2 kājām. Par ko tev ir šis stāsts? Patiesībā īs. Tas viens no īsākajiem. Jā. Viens no tādiem man mīļākajiem savā ziņā. Laikam par ilgām, kuras mēs piepildām ar savu iztēli, ar savām sapņiem, ar to, ko mēs nevaram piedzīvot, to mēs varam izsapņot. Tas, kā tu viņu sākotnēji apraksti, man liekas, es pilnīgi zinu to vietu, kur tas ir. Es nezinu, vai mēs tur esam ar kuģīti braukuši pa to Daugavas posmu vai kā, bet ļoti uzreiz uzburās tā viss tā aina. Un jā, tas, ko esmu šeit atzīmējusi, ir tātad stāsti par puisīti un viņa tēvu, par zaudēto mammu. Un kā tas bērns, kā tu teici, tādās ilgās dzīvo un kaut kādā savā iedomu pasaulē, vai ne? Es gan mājās vēl neiešu, labāk pagaidīšu tepat krastmalā, lai tā kotlešu smarža izložņājusi ik bļodu manā virtuvē meklē ceļu atpakaļ pie Toma, pie drauga. Ieraduma pēc tomēr pametu skatienu uz saviem logiem tumši. To jau es tāpat zināju, tēts mājās būs vēlu vakarā, kā parasti. Uzreiz var sajust to bērnu, un to vientulību un tās ilgas. Un tad, es varbūt pa daudzi būtu tamī sociālā sfērā, kad liekas, katram šim bērnam ir, katram šim stāstam ir prototips, ir seja. Es zinu tavu stāstu, man ir tev vārds un tā, bet laikam tas, kas mani šinī ļoti uzrunājas, tagad domāju, kurš bija tas. Noslēgumā, kur puisītis saka, ar labu nakti, mamma, es nopūšos un uzsaucu saulē, tā es no viņas atvedos katru vakaru. Bet Toms gan netic, ka mana mamma tagad ir tur, kur saule, bet es to zinu pavisam droši. Tētis man ir stāstījis par laiku, kad vēl bija bēbis un tētim bija mašīna. Mēs visi braucām mašīnā un tētim acis apžilbināja saule. Kopš tās dienas tētis vairs nesmaida. Mājās pārnāk vēlu, viņš ir dusmīgs uz sauli un negrib to satikt. Kā gribas teikt angliski, talk about triggers, kā to latviski pateikt. Par tām lietām, kas strādā kā tie palaidē mehānismi tik spēcīgām emocijām. Un uzreiz asociācijas, nezinu, vai tu atceries no Kedbas apmācības, ka mums tādu vienu filmiņu rādam par meitenīti, kur ieviet aužu ģimenē un kurai palaidē mehānismus vai triggers ir sarkana kleita, ko aužu mamma viņai uzdāvina. Un tas viņai uzreiz atsauc atmiņā situāciju no viņas bērnības, kur tētis bija vardarbīgs pret mammu kleitas dēļ, un ka tā kleita var izsaukt tik milzīgas emocijas, un kā, ja mēs to nezinām, kā mēs varam nesaprast. Un šeit tā saule likās, kā tāds, tu no viņas nevar aizbēgt, dzīvojot uz šīs zemes, un viņa tev vienmēr atgādinās par to zaudējumu. Bet atkal kā bērns to saredz un kā viņš to uztver, Kādas tavs neapzinātais triggers tiek nodots nākamajai paudzē, tādā ziņā, ka bojā vai ietekmē nākamo paudzi. Un ne jau tur ļauns tas cilvēks, un ne jau tur vienkārši, tā ir pieredze viņa. Jā. Lūk. Labi, es varētu lasīt, bet es negribu atņemt cilvēkiem lasīšanas un atklāšanas prieku. Bet kā pēdējo es atzīmēju priekšpēdējo stāstu, un tas ir šie ellīgi skaistie noslēpumi. Un šeit es tev teikšu, es
Nu jā, varbūt ar tavu izskaidrojumu tagad man ir vieglāk saprast, bet tad, kad es lasīju, es domāju, nu, kā viņi var būt skaisti tie noslēpumi, kas tur ir notikuši, par ko tev ir šis, kāpēc viņš ir ļoti sāpīgs šis stāsts, traģisks. Kā tur to koļa, kā viņi tur sauc, un mammu. Bet tā meitenes pasaule taču tik skaista. Aha. Tas, kam viņa slēpjās, nu, tā, kur viņa meklē to patvērumu, tas, ko viņa ir atradusi, to izēju no tās ēles. Nu, tur, man liekas, ir tāds, nu, tas skaistums. Bet, nu, šis stāsts, ja tu prasa tā kā, nu, noraksturot, nu, jā, nu, tur tā kā atkal, nu, tāds, sakal, man liekas, tādas kedvas atziņas par to neapzināt, nu, par to pārmantoto noslēpumu, par to, ka ne vārdos neizteikt to noslēpumu, kas patiesībā viņš jau, ja viņi neizsaka vārdos, nu, viņš jau nepazūd, nu, tā ietekme nepazūd, bet... Ka bērns viņu tik un tā sajūt, kaut vai ar muguras smadzenēm, kā saka, vai ne to pieredzi ģimenes, jā. Tu kaut kur baigi dziļi arī iegaistam, man liekas, tev atgriez atpakaļ tanos stāstos, vai tu vienkārši tā aizdomājies? Es domāju vēl par to stāstu, jā, vienkārši, interesanti. Es jau kādu, es neesmu sen lasījusi. Nepārlasi katru vakaru. Es pirms intervijas acu iemet acis, un es domāju, pagaid, tā, jo man ir tiešām, nu tā, kad es lasu, man kaut kas jauns atkal. Redzi kā? Un tad es domāju, jā, kur tā elle un kur tas skaistums, bet tā sajūta man par to stāstu un par to pasauli ir tas, ka nu, būs tas skaistums. Nu, būs, nu, tiks caur tai ellei, nu, būs traki, bet būs tas skaistums. Jo es gribēju tev kā vienu no pēdējiem jautājumiem uzdot patiesībā, ja tu varētu kaut ko novēlēt saviem stāsta varoņiem, kas būtu tas, ko tu viņiem teiktu, vai gribētu, lai viņi sajūt vai satver? Man liekas, ka lielā vairumā stāstu trūkst attiecības. Nu, daudz no varoņiem ir vieni. Man liekas, tas novēlējums ir, ka katrs no viņiem atrod sev to, vismaz to vienu cilvēku, kas būtu blakus. Tuvu blakus, un ar kuru varētu dalīt to sirdi un sāpes. Tādu vienu drošu pieaugušo vai vienkārši līdzcilvēku. Līdzcilvēku, jā. Bet tas fantastiski sajiet kopā vai tā kā savijās ar to, jā, ko mēs arī mācam. Es sākotnēji saku adoptētājiem, aizbildņiem, auģiem, bet patiesībā jebkuram. Paskatīties līdzās, kurš man ir tas cilvēks, kuram es varu iedot to sajūtu. Jo viens jau ir tādam bērnam, nu kā viņš var atrast to vienu cilvēku. Tā iniciatīva ideālā variantā jau jānāk no tā pieaugušā, kurš ir līdzās, kurš izvēlās nolikt tās savas lietas un pievērsties tam bērnam. Un vai ar to silto plauksts pieskārienu, vai ar to acu skatienu, vai nedot to sajūtu, ka es tevi dzirdu un es tevi redzu. Un tā atkal ir mūsu atbildība, ko mēs kā pieaugušie varam darīt. Nu, tik skaisti. Es nezinu, Rūta, man liekas, ka mums sanāca ļoti sirsnīga saruna. Es nezinu, kā tu pati jūties. Vai ir vēl kaut kas tāds, ko tu vēlētos pateikt, pirms mēs noslēdzam šo sarunu? Es gribēju jautāt, ko tu ieteiktu kādam, kurš vēl sirdī jūt tādu urdu par rakstīšanu, nu, kas varētu būt tie soļi, ko darīt? Es domāju, tu teiksi par auģu ģimeni. Arī. Tur jau mēs tilts jau visu pastāstam. Runājam, bet es domāju arī par rakstīšanu. Nu, ja ir urda, tad jāļaujās un ir jāraksta. Tur nevajag... Tas prasa saņemšanos. Tas prasa saņemšanos tā kā kādam parādīt. Un aiznest vēl uz to izdevniecību. Bet tas nav nekas tāds, ko nevar izdarīt. Tā tiešām, ja kādam ir urda publicēties, tad to vajag darīt. Un tad jau redakcijā tur būs brīnišķīgi cilvēki, kas palīdzēs pulēt tekstus un
teiksim, ja pa komatiem ir bail, tad kāds viņus saliks, jā? Jo es komatus nemāku, jā? Tad tur kāds saliek. Nes savus tekstus droši. Un kāds saliks komatus, jā. Jā. Nu, tas tā par rakstīšanu. Bet kopumā es gribēju arī par, ja kādam ir cita veida urda, palīdzēt šiem bērniem, bērniem, kuriem ir nepieciešams šīs drošais pieaugušais blakus, tad arī meklēt vienkārši informāciju, reku pie Daces. Atbalsts stils. Jā, starp citu, palīdz bāriņiem.lv. Jā, jūsu ģimenes produkts. Jā. Lapa, kur mēs ar vīru arī iesaistījāmies izstrādē, tur var atrast dažādas veidus, kā palīdzēt un iesaistīties. Jā. To mēs arī pieliksim vēlreiz pie sarunas apraksta, vai ne, Kārli? Jā, Kārlis rāda mums šitā. Tavs blogs vēl ir pieejams internetā bez grāmatas, ja vēl kāds grib palasīt. Tur bija arī ļoti skaudrs tas jūsu saudžu meitiņas stāsts kaut kur internetā vienbrīd klejoja. Jā, tas ir pieejams, jā. Tur nav daudz, bet tur ir bišķiņi. Kāda ir adrese? Vai tur, sarežģīts kaut kā kaktiņš blogs. Tā. Oriģināli bija kaktiņš, kurā es pierakstu domas, bet kā viņš saucās, nezinu. Tu pieliec informāciju. Labi, mēs pieliksim, bet to es arī Facebookā, Instagramā, cilvēki var tevi meklēt un dalīties. Un noteikti, ja jūs esat izlasījuši Rutas grāmatu, vai tad, kad jūs izlasīsiet, es gribu teikt, lūdzu, savas pārdomas, sajūtas, komentārus nepaturiet pie sevis, dalaties, nosūtiet atgriezenisko saiti Rutai. Tas ir ļoti svarīgi katram, kurš kaut ko dara un uzdrīkstās, un tīpaši šādā veidā atver savu sirdi. Un ļauj mums ieskatīties tik dziļi. Tā kā teikšu milzīgu paldies tev, Rute. Ļoti, ļoti gaidīju un izbaudīju šo sarunu. Tagad es gaidīšu autogrāfu. Un vēlreiz atgādinu, šo grāmatu var iegādāties Zvaigznes grāmatnīcā, internetā. Arī citās meklējiet, atbalstiet. Tiešām brīnišķīgi. Paldies un tiksimies atkal kādā no mums nākamajām sirdsarunām. Visu labu!